So, welcome back to this next panel. This next. Aicinām uz nākamo paneļu diskusiju par Eiropas drošības nākotni ģeopolitiski apdraudētajā pasaulē. Es domāju, ļoti piemērota diskusija, jo mainās drošības vide visā Eiropā un ap Eiropu. Jau ilgus gadus Eiropieši runā par ambiciozi drošības politiku. Atceros jau, ka 2003. gadā Solana kungs runāja par Austrum Eiropu, par Vidusjūras reģionu, un tagad arī Ursula von der Leina izteikumos par ģeopolitiskajiem aspektiem. Protams, Eiropai ir nopietni mērķi šajā ziņā un ambīcijas, un Eiropa cenšas risināt šos izaicinājumus, bet ņemot vērā šīs ārējās krīzes, ārējos apdraudējumus, taču tie pārceļas arī uz pašu Eiropu. Jāatceramies 2 Zviedrijas pilsoņu nogalināšanu Briselē, tātad ir skaidri ģeopolitiskās saites. Daži no jautājumiem, uz kuriem vēlamies rast atbildes šodien, ir par Eiropu kā par ģeopolitisko spēlētāju veiksmes stāsti, arī situāciju visā pasaulē, kā Eiropa risina jautājums ar šīm spēcīgajām autokrātijām, Krievija, Irāna. Šīs valsts izmanto rietumu globalizāciju, bet vienlaicīgi tās cenšas izjaukt pasaules lietu kārtību. Un tātad, kā risināt problēmas ar šīm autokrātijām? Krievijas karš Ukrainā, Ķīnas draudi Taivānai, terorisma draudi. Tātad tie visi tie jautājumi, par kuriem gribam runāt šodien. Palaim man nav pašam jāatbild uz šiem jautājumiem. Man ir pievienojušies praktiķi un politiķi Debskī kungs no Polijas Starptautisko lietu institūta. Mums ir Spānijas ārlietu Eiropas Savienības un sadarbības ministrijas pārstāvis Sainz kungs. Tiešsaistē mums ir pievienojies Eskorsija kungs no Francijas bruņoto spēku ministrijas. Jā, mēs redzam, gan dzirdam. Jūs esat laipni lūgts Rīgā. Mums ir ierobežots laiks šai sesijai, un tāpēc ķersimies uzreiz pie lietas. Alessandro, sākšu ar jums. Šorīt mēs runājām, kā Latvijas prezidents teica, ka raugoties apkārt, kas notiek Eiropā, visur ir nekārtība. Un tātad runājot par ģeopolitisko situāciju, kāds ir jūsu skatījums, vai Eiropa ir gatava cīnīties ar šiem šoka apstākļiem vai kļūt par pasīvu novērotāju? Jā, liels paldies Rīgas konferences organizatoriem par to, ka uzaicinājāt mani, kaut arī nevarēju pats ierasties Rīgā. Un paldies, ka organizējat šo ļoti svarīgo notikumu. Mani tas, ko esam dzirdējuši, ir, ka šie jautājumi jāapspriež mums visiem kopā šādos notikumos kā Rīgas konference. Protams, ņemot vērā vides kontekstu, kas, protams, pasliktinās, mēs redzam krīzes, kas tikai uzkrājas, un prezidents Baidens jau vakar teica un savā runā uzsvēra, ka mēs esam lūzuma punktā, un mums ir jābūt vienotiem. Un tas ir tas, ko mēs arī centušies demonstrēt. Ko tas nozīmē mums apvienojot
un raugoties uz retoriku, kāda tā bija pirms 10-15 gadiem, mēs esam bijuši liecinieki tam, ka šis ir kļuvis par ugunsapli patiesībā. Nestabilitāte ir pieaugusi, un tas ir gan NATO skatījumā, bet tas ir tas, ko dara mūsu konkurenti, piemēram, Ķīna ikdienā. Un mums ir jādomā par mūsu demokrātijas, par mūsu sistēmu un nākotni. Un es domāju, ka dažas turpmākās nedēļas vai mēneši būs tiešām izšķiroši. Un jāskatās uz Savienoto valstu kalendāru, jāraugās, kādi scenāriji tur attīstīsies, un tāpēc nākamie pāris mēneši būs izšķiroši, lai pierādītu, vai mēs kopā, vai mēs varam strādāt kopā, vai mēs varam nodrošināt drošību. Un mūsu Amerikas draugi un kolēģi droši vien runās arī par atbrīvošanas idejām, un mēs ar nepacietību gaidām Vašingtonas samitu. Un šajā ziņā mums ir jādomā par to, kā būt stiprākiem kopā. Un tas ir tas, par ko mums Eiropā jārunā. Un tas ir ļoti svarīgi arī runājam par Eiropas aizsardzības attīstību. Un es gribētu minēt 3 Manuprāt, jau ļoti parametrus. svarīgi. Un, ja mēs gribam, lai Eiropas Savienība kopā, protams, ar ASV un Kanādu kopā tām izdotos, pirmkārt ir jāveido tālāk jau esošais. Es arī nedomāju, ka mums ir laiks kaut kā tādu milzīgo sprādzienu institucionāli rīkot. Un mums patiešām jādara viss, ko mēs varam izdarīt, lai sekmētu, veicinātu tos formātus, kuros arī parādās mūsu britu draugi, lai arī viņi būtu pie galda. Piemēram, kas ar Eiropas intervences iniciatīvu mums bija sanāksme, kas bija ļoti produktīva, un te mēs runājam par praktiskām lietām. Un aicinām visus pie galda, un arī mūsu draugus britus, tas ir ļoti svarīgi. Un trešais ir jāstrādā kopā, lai saglabātu savu vienotību, jo šajā strateģiski svarīgajā vidē šīs vienotības izmaksas pieaug, un tādā veidā, kādu mēs nevaram atļauties. Tāpēc es domāju, ka raugoties uz to ceļu uz Vašingtonas samitu, Francijas skatījums ir tāds, ka ir jābūt Eiropas piedāvājumam, ko mēs varētu piedāvāt Baidena administrācijai, lai varētu patiešām apstiprināt to apgalvojumu, ka arī eiropieši dara savu pienākuma daļu. Liels paldies, Aleksandra, par jūsu piezīmēm, un Žaneka Balfurt arī mums ir piedāvājusies. Paldies, ka pievienojaties mums Rīgā, es pēc tam arī jums došu vārdu, bet vispirms varbūt jums. Aleksandrs runāja par vienotību, un es domāju, ka jūsu valstībai Granādā bija pirms 2 nedēļām tāda neformāla valstu vadītāja tikšanās skaistajā Hambrā. Vai jūs sajūtāt šo vienotību starp eiropiešiem, proši attiecībā uz draudu uztveri? Mēs visi runājam, ka mums ir jāatbalsta Ukraina, mums arī ir jādomā arī par Palestīnas atbalstīšanu. Kāds bija tas rezultāts? Jo es saprotu, te tā prioritāte bija spēcīga, dinamiska vara Eiropā. Jā, tik tiešām. Vispirms es gribētu pateikt paldies rīkotājiem par uzaicinājumu. Un es arī gribētu sākt ar to pašu sākumu. Granāda, kas bija Granādā, kā atceraties, bija pagājuši gada Spānija uzņēma NATO samitu. Un šogad šajā semestrī
Mēs savukārt esam Eiropas Savienības padomes prezidējošā valsts, un mēs koncentrējamies vairāk uz šo paradoksu. Proti, ka Eiropas Savienība ir projekts, ko var teikt, kas balstās atvērtībā, savstarpējā tādā atkarībā, bet globālās tendences, ko mēs redzam, ilgtermiņa tendences, ir tādas, ka mēs redzam, ka pasaulē sāsinās ģeopolitiskā konkurence. Un tad viena no tādām domām bija saprast, kā vajadzētu NATO adaptēties pašreizējiem izaicinājumiem. Un Granādā tieši tika runāts, kā tad Eiropas Savienībai arī adaptēties, pielāgoties esošajiem izaicinājumiem. Un savukārt Spānijas prezidentūrā ir 4 prioritātes. Zaļā pārēja un vienotība, Eiropas Savienības vienotība, tīpaši saskaroties ar šiem izaicinājumiem. Un arī mums jāveido kopēja stratēģiskā telpa, skatoties, kā mēs varam šos te izaicinājumus risināt. Lai to izdarītu, un ko mēs esam darījuši, mēs koordinējam tādu ziņojumu tapšanu, ko arī mūsu prezidents prezentēja par Eiropas Savienību 2030. gadā. Un pamatdoma, šī dokumenta pamatdoma ir mēģināt kartēt ar Eiropas Savienības atkarības, lai pēc tam tās mazinātu. Arī ir doma par to, kā tad sekmēt kapacitāti, kā sadarboties ar trešajām pusēm, trešām valstīm, organizācijām, kā sadarboties ar citiem, lai mēs būtu strateģiskāki. Jo Spānijai mūsu autonomija, strateģiskā autonomija ir gan jādomā par to, kā mēs esam strateģiski, kā mēs esam autonomi. Un es arī pēc pāris minūtēm pabeigt. Tad runāts arī par enerģētisko drošību, ekonomisko infrastruktūras drošību. Un tas ir pamats. Tas bija pamats diskusijām Granādā. Kā jūs zināt, tur bija 2 samiti. Viens bija Eiropas Savienības politiskai kopienai, un otrs tāda tieši formāla Eiropas Savienības padomei. Un tad tiešām tika šīs idejas pieņemtas, kā tad Eiropas Savienībai piemēroties šai jaunai pasaulē. Un arī ir jādomā par padomes jauno stratēģisko darba kārtību, par ko mēs patiešām runājam arī. Un vēl viena lieta, kas iekļaut deklarācijā, paplašināšana. Tad par to arī bija galvenās diskusijas. Un te varam arī izlasīt šajā deklarācijā. Paplašināšana ir ģeopolitisks ieguldījums drošībām. Proti padome pirmo reizi to ir apstiprinājusi, un arī tiek pieminēts, ka ir otra medaļas puse, ka ir jārīkojas, un abām pusēm ir jārīkojas. Pirmkārt, Eiropas Savienībai jābūt gatavai paplašināšanai, gan domājot par institūcijām, gan lēmumu pieņemšanām, politiku, budžetu, bet vienlaikus arī tās valstis, arī, kuras grib pievienoties Eiropas Savienībai, tām arī ir jāuzsāk reformas, lai tās arī varētu iesniegt acquis communautaire 35 lapuses. Tā kā te ir medaļas 2 puses,
Šīm valstīm jāveic reformas, bet mums arī ir jāievieš reformas mums kā Eiropas Savienības institūcijām. Un tas arī ir iekļauts deklarācijā. Pamatdoma ir tāda, ka mēs gribam būt ģeopolitiskās nākotnes vadītāji, nevis pasažieri. Varbūt šī nav tā pasaule, kas mums kā Eiropiešiem patīk, un mūsu DNS varbūt ir bijis tāds atvērtāka pasaule, noteikumos balstīta kārtība un tā tālāk, bet šobrīd pasaule nav līdzīga Eiropas Savienībai. Mums kaut kādā mērā ir jāpielāgojas, bet arī mums ir jāaizsargā mūsu vērtības un tas, kā mēs darām, kā mēs darbojamies. Un šajā semestrī vēl arī būs šādas tikšanās, kurās varbūt būs kaut kādi jaunumi arī par paplašināšanos. Un mēs ļoti lielā mērā esam koncentrējušies uz Ukrainu. Arī tādu vienotu nostāju pret Krievijas agresiju Ukrainā. Un tad jūlijā pirmo reizi neformālajā ārlietu ministru tikšanās laikā Toledo mēs arī satikāmies ar Ukrainas ārlietu ministru. Un Zelenskis arī bija Granādā, kā jūs zināt. Un galvenā doma ir saglabāt vienotību. Prieks to dzirdēt, protams. Tāds pārskats par to, kas tika apspriests Granādā. Janeka Balfort. Mēs tikko dzirdējām, kolēģi sakā, mēs dzīvojam pasaulē, kas īsti nebija domāta Eiropiešiem. Eiropiešiem ne īpaši nepatīk, mums jāmainās. Bet Eiropieši vienmēr nav bijuši no Venēras, amerikāņi no Marsa, bet reizēm mēs arī esam devušies uz Marsu. Mēs arī, varbūt mēs neesam tik daudz arī, mēs tagad arī diezgan daudz esam investējuši tādā noturības spējā, bet varbūt mums vajag īpašs rīkus, lai mēs patiešām būtu ģeopolitiski nozīmīgs spēlētājs. Liels paldies! Atvainojos, ka es nedaudz nokavējos ar pieslēgšanos. Man patiešām prieks, ka varu būt šeit. Un kaut arī virtuāli, es labprāt būtu Rīgā. Bet vakar man bija ar Eiropas Savienības drošības politikas direktoriem jārunā par daudzajām krīzēm, ar kurām šobrīd saskaramies. Un es domāju, ka šī ir pasaule šobrīd, varam teikt, ka tā ir tāda klāja varas politika. Tā ir jauna, sarežģīta, daudzslāņaina. Mēs redzam tās krīzes aizvien vairojas. Patiešām tāda ļoti juceklīga, ļoti polarizēta pasaule visos līmeņos. Protams, ir skinētiskais karš, bet mums arī kiberkarš un naratīvu karš. Un, protams, mums ir kaut kāda cīņa ar Ķīnu, Hamas teroristu uzbrukumi. Un proti tas, ko mums šobrīd vajadzētu, mums ir jāizlīdzsvaro un jānostiprina mūsu savienības. Es domāju, ka īpaši, mēs aicinām Eiropas Savienību to darīt. Un, ja raugāmies no manas atbildības sfēras, nostiprināt Eiropas Savienības lomu drošībā un aizsardzībā, bet jau no paša sākuma mēs neesam bijuši vieni paši, jo mūsu partneri šavā ziņā ir vēl jau svarīgāki nekā jebkad. Un tagad redzam arī ar Krieviju šo agresīvo karu, ka mēs esam reaģējuši uz to ļoti vienoti. Un es arī dzirdēju, ka Aleksandrs arī uzsvēra to, cik svarīgi ir arī turpmāk būt vienotiem. Es tikai gribētu vēl pāris lietu paņemt, par to, ko mēs esam darījuši aizsardzības un drošības jomā. Mēs nodrošinam atbalsta paketes Ukrainai, militārais aprīkojums, vairāk par 5,6 miljardiem
caur šo te Eiropas šo te mehānismu, bet ja paraugāmies uz to, ko dara visas pārējās Eiropas Savienības dalībvalstis, tad mēs jau mums ir ziedojumi bijuši vairāk nekā 25 miljardi un tieši tādi militāri aprīkojumi veidā. Arī militārās mācības. Tas arī Ukrainā ir nodrošināts šīs militārās apmācību misijas. Un tepat tās patiešām ir bijušas ļoti sekmīgas gan Vācijā, gan Polijā. Un ja mēs paraugāmies uz to dažādām apmācību formām un domājot arī, ka to varētu paplašināt uz iekšējiem drošības, teiksim, spēkiem, kopumā bijušas 16 dažādas mācības, un arī vēl mēs nodrošinam munīciju. Ir bijusi šī te munīcijas iniciatīva Ukrainai, ko 2 miljardi arī no tās pašas Eiropas peace mehānisma. Un tātad mēs, tātad 2 miljoni šo te tiks nodrošināts artilērijas munīciju vienību. Un te mēs parādām, ka mēs kā Eiropas Savienība kļūstam aizvien spējīgāki nodrošinot aizsardzību un drošību. Bet, protams, šis jautājums ir plašāks. Un es arī dzirdēju to, ka tika pieminēta šī atvērtā strateģiskā autonomija. Un proti mums ne tikai jāraugās uz šo aizsardzību, bet esam arī redzējuši arī citas vajadzības vēl. Mums ir jāvērtē savas atkarības un arī mūsu tehnoloģiskās atkarības, ko mums darīt šajā jomā. Strategic responsibility, and that means Eiropas Savienība ir jāuzņem that we are facing. We had our strateģiskā atbildība, un tas nozīmē raudzīties uz dažādiem draudiem, ar kuriem mēs saskaramies, novērtēt to, bet mums ir jāplašina sava noturība. Un tika pieminēta Eiropas noturība 2030, bet es domāju, ka mums uz to jāraugās rūpīgāk, ne tikai kiberjomā, bet arī kosmosā un arī visiem hibrīd draudiem. and telecom, there is a lot to do. Esam jau to pieredzējuši pavisam nesen saistībā ar gāzes vadu telekomunikācijas kabeļu. Es gribētu teikt, ka mums ir jābūt vienotiem, mums jāstrādā ar partneriem un arī jāizmanto strateģiskā Eiropas Savienības un NATO partnerība, jo šeit mums ir ļoti lielas priekšrocības, lai kopā risinātu visus draudus, ar kuriem mēs saskaramies. Un lai Eiropas Savienība un NATO būtu vienā kuģī, un šī partnerība ir jāstiprina tāpēc. Paldies par šīm piezīmēm. Un labprāt uzklausīsim arī jautājumus no auditorijas. We cannot hear you very well. I'm sorry. Must be some kind of sound problem, and I think it's the same for you, Anneke. Okay. Yes. We'll get back to you. I'm sure the team here will. Okay, great. So about. Jā, atvainojos, bija skaņas traucējumi. Tātad kā. Which is a huge issue for Europe as well. Viena no varām, par kurām runājam, protams, ir Krievija, un tā ir milzīga problēma arī Eiropai. Un kā jūs raugāties uz situāciju ar Krieviju, kāru Ukrainā? Kāds ir plāns, piemēram, nākamajam gadam? Paldies, ka uzaicinājāt piedalīties. Kā tas ir saistībā ar Krievijas-Ukrainas kāru? Nu, nešaubīgi, ka šī war. I mean, the war which actually has a potential. Šīs ir sistēmiskas pārmaiņas, un tam ir visas iespējas ietekmēt to, kā mēs dzīvojam, kā mēs domājam un kā darbojas starptautiskā sistēma.
Un mēs šo sistēmu esam stiprinājuši jau kopš 1998. gada. Jautājums ir par to, kā Eiropa reaģē uz šo izaicinājumu. Sākšu ar frāzi no šīs diskusijas virsraksta par Eiropas Savienību kā ģeopolitisko spēlētāju. Vai Eiropa ir ģeopolitiskais spēlētājs? Spēlētājs, jā, tam varam piekrist. Eiropa var spēlēt savu lomu uz pasaules skatuvi, un Eiropas Savienība var piesaistīt auditorijas uzmanību, darboties ar citiem Europe geopolitical power. spēlētājiem. Bet vai Eiropa ir ģeopolitiska vara, vai Eiropa var novērst kļūmes, bet šeit atbilde būs nē. Un tāpēc viens no veidiem, kā mēs varētu atbildēt uz jūsu jautājumu, Eiropa ir nozīmīga šajā jautājumā arī kara kontekstā. Eiropa var sniegt finansiālo palīdzību, Eiropa var nodrošināt militāro atbalstu Ukraiņiem. Jā, Eiropa visu to var darīt, spēj darīt. Bet Eiropas spēka avots ir kopējais tirgus. Kāpēc Eiropa nav ģeopolitiskā vara, ģeopolitiskais spēks? Okay, the source of European strength was developed and strengthened under. Kopējais tirgus tika attīstīts citas Eiropas varas kontekstā un uzraudzībā. Un tas viss tika darīts pateicoties Savienoto Valstu aizsardzībai un atbalstam, un Savienotās valstis ir ļoti nozīmīgas, lai uzturētu mieru. Un ja raugāmies to, kas notiek Ukrainā, ja Savienotās valstis nebūtu uzņēmušās vadošo lomu, iespējams nebūtu iespējas palīdzēt Ukraiņiem tik lielā mērā. Eiropa nevar aizstāvēt pati sevi, mēs joprojām uzticamies amerikāņu klātbūtnei. Un šis faktors rada lielu risku Eiropai. Runājot par Krieviju un Ķīnu, tas, ko viņi saka publiski, ir, ka tās nav apmierinātas ar pasaules kārtību. Tātad Eiropa un Savienotās valstis vēlas šo kārtību aizsargāt. Un ir arī signāli, ka tās vēlas sadarboties, pat koordinēt darbības, lai mainītu to pasaules sistēmu, to pasaules kārtību, ko mēs gribam aizsargāt. Vai Eiropa dara pietiekami, lai My answer is no. pielāgotos šai jaunajai ģeopolitiskajai skatuvei? Man atbild būs nē. Mēs virzamies ļoti lēni. Tad, man jautājums jums, un tātad mums ir konflikts tuvajos austrumos, Amerika tur uzreiz nosūta aviokravas, mēs Eiropā to nevaram darīt, nevaram izdarīt. Un ja mēs gribam būt ģeopolitiskais spēlētājs, tad
mums ir jāvar to darīt, jo arī Amerikas Savienotās valstis varētu izsmelt savus resursus, un Eiropai vajadzētu varēt piedalīties. Jā, noteikti mēs esam nepieciešami, vai mēs esam gatavi? Nē, neesam. Un pirmais, ko es gribu teikt, ko mēs domājam ar sakot Eiropa, ko mēs esam dzirdējuši no iepriekšējiem runātājiem, Eiropu un Eiropas Savienību uztver kā vienu. Es gribētu, lai The UK is still one of the tas tā būtu, bet tas tā diemžēl nav. Un, piemēram, Lielbritānija vēl joprojām ir viena no Eiropas lielākajām aizsardzības spēkiem, un tāpēc būtu jāsadarbojas ciešāk ar valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalību valstis, bet kas domā līdzīgi daudzos jautājumos. Man jāatzīst, ka es esmu mazliet skeptiķis runājot par ģeopolitisko skatījumu, jo man šķiet, ka viens no Eiropas Savienības lielajiem spēkiem ir tās vērtību spēks, un vienmēr jau pastāv risks, sākot runāt par ģeopolitiku, ka no skata pazūd vērtības, un mēs sākam runāt par reālpolitiku. Un arī reālpolitika, protams, Eiropā ir lielā mērā pateicoties Krievijai, un es domāju, ka viens lielajiem sekmju faktoriem Eiropā ir savas telpas nodrošināšana, un kas mums būtu jādara Eiropas Savienībai, lai veicinātu drošību Eiropā. Paplašanāšanās ir viens no galvenajiem jautājumiem manā sarakstā. Mēs, man liekas, esam mazliet tā kā zaudējuši šo te fokusu uz paplašanāšanos. Es domāju, ka mums ir jāatgūst pārliecība par šiem instrumentiem, par savu spēju nodrošināt drošību. Man būs daudz vēl citu jautājumu, bet es raugos uz auditoriju, vai auditorijai That's left. While you think about that, būs kādi jautājumi vai komentāri, jo mums ir palikušas 20 minūtes. Došu vēl vārdu Aleksandram. Representation to the EU. Nonetheless, I wanted to... Es gribēju mazliet komentēt. Jā, un es teicu, ka mums ir jāsaglabā Lielbritānija iesaistīta. Es pieminēju to tieši šajā sakarā saistībā ar šonadēļas notikumiem, šonadēļas pasākumiem. Arī tas pats attiec arī uz NATO, ar ko mums ir ļoti cieši saites un sadarbība. Un Eiropas Savienības darbība ārpus Eiropas Savienības robežām, protams, tas iekļauj arī Lielbritāniju, kā ļoti spēcīgi partneri. Arī digitāli mums var uzdot jautājumus, vai izvēlēšos arī kādu no tiem jautājumiem. Tātad viens no šiem jautājumiem, kā Eiropai sadarboties ar tiešajiem kaimiņiem Balkānos, Austrum Eiropā. Tātad šis jautājums paneļa diskusijas dalībniekiem, jautājums par klimatu drošību, kā tas ietekmēs ģeopolitisko stratēģiju. Tātad diskusijas dalībnieki var atzīmēt arī šo, vēl par jautājums par mīksto varu, vai tas vēl var palīdzēt nostiprināt mieru un drošību globālā mērogā. Tad palikšu ar šiem jautājumiem. Žaneka,
Tad jautājums par mīksto vāru kādu laiku atpakaļ, tas bija svarīgs jautājums. Tas, kā es parasti saucu mīksto varu, tā ir integrēta pieeja, un tas vienmēr nav viegli, jo raugoties uz piemēriem tagad, mēs, raugoties uz šo situāciju, mums ir jāizmanto visi iespējamie Eiropas Savienības instrumenti, programmas, lai nonāktu pie tiešām labas stratēģijas, lai palīdzētu cilvēkiem, lai aizsargātu cilvēkus. Šie instrumenti mums ir, bet nevienmēr tos izmanto. Lai nonāktu pie pareizajiem risinājumiem pareizajā laikā. Šobrīd mēs esam ļoti sarežģītā, komplicētā pasaulē, un tas nenozīmē, ka mums jāraugās šiem instrumentiem tāpat kā iepriekš, un tie ne tikai aizsardzības instrumenti, bet raugoties uz Ukrainu, šeit mums ir arī civilā misija, un šādas civilās misijas nesen ir bijušas Moldovā, un te nonākt pie austrumu kaimiņu attiecībām. Protams, mēs turpināsim atbalstīt Ukrainu, bet šajos laikos ir jāraugās uz situāciju arī Armēnijā, Azerbaidžānā, diemžēl. Ārlietu padomes sanāksmē nākošnedēļ ar Centrālā Azijas valstīm tas tiks apspriests, jāraugās arī uz Centrālajiem Balkāniem, arī šeit ir spriedze starp Kosovu un Serbiju, bet kā Eiropas Savienība mēs esam atbalstījuši šīs valstis, un paplašināšanās ir instruments, un kā jau Jens teica, šis instruments ir jāizmanto, un mums ir jāraugās uz to citādāk ar svaigu skatu, bet tas nav viegli, tas paņems laiku, bet tas ir viens no elementiem, ja runājam par vērtību veicināšanu un atbalstīšanu, kas ir svarīgi. We had a joint communication coming out. I think that's one of those areas where we need to. Un tā ir viena no tām jomām, kur mums ir jāizmanto maigās varas instrumenti, bet arī jāraugās uz tomēr arī uz mūsu aizsardzības industriju, lai tā atstātu mazāk šo oglekļa izmešu nospiedumus, un jāraugās, ko mēs varētu darīt, lai mazinātu arī šīs te klimata pārmaiņu ietekmi. Liels paldies! Lūdzu, varbūt tagad jums vārdu, varbūt jums ir kaut kas sakāms. Tikai īsts komentārs. Atgriežoties pie Spānijas prezidentūras prioritātēm saistībā ar šiem jautājumiem. Un tas ir jautājumā par Eiropas Savienības vienotību. Kā tad veidot šo kopējo aizsardzības telpu kopā ar mūsu sabiedrotajiem? Un pamatdoma ir tāda, ka mums nevajag konfrontāciju starp austrumiem un dienvidiem. Mēs, piemēram, esam kā Spānija ļoti daudz tā kā investējuši arī austrumu flangā. Mums ir ļoti spēcīga klātbūtne šeit Latvijā kā NATO pārstāvjiem. Bet mums ir jāveido šī kopējā stratēģiskā kultūra, lai mēs patiešām raudzītos arī uz šiem draudiem, kas nāk no austrumiem. Un savukārt pārējie, lai skatītos uz draudiem, kas nāk no dienvidiem. Un tā mums ir viena no prioritātēm. Un otrkārt, šita zaļā pārēja tā arī ir viena no mūsu prioritātēm. Un mums būs 6 mēneši pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām, un mēs centīsies pēc iespējas vairāk jautājumu noslēgt.
Un, piemēram, lai padome nonāktu pie kopējas nostājas arī attiecībā par jautājumu, tā kā zaļā pārēja ir ļoti būtiska, lai mazinātu mūsu atkarību no ārienes. Nu, protams, ekoloģijai arī tas ir svarīgi, bet tas nav svarīgi tikai ekoloģijai, tas ir svarīgi ar mūsu drošībai. Varbūt mēs ļausim kādam no dalībniekiem arī uzdot jautājumu, cik saprotu, mums ir mikrofoni pieejami. Paldies! Eiropas Starptautiskās politekonomijas centra pārstāvis. Pirmkārt, paldies mūsu namatāvajiem un runātājiem. Kad runājam par ģeopolitiku, ģeopolitika prasa nepārtrauktību un ilgtspējību politikā. Nākamgad Eiropas Savienībā būs vēlēšanas, būs jauns parlaments, jauna komisija. Un šajā ziņā vai saskatāt kādus izaicinājumus Eiropas Savienības politikas ilgtspējai? Un jā, uzklausīsim vēl vienu jautājumu. Teamwork. Komandas darbs nododot mikrofonu. Liels paldies! Antonija Popena strādāja Rumānijas parlamentā, un mans jautājums ir šāds. Tā kā jūs minējāt Eiropas reformu un nepieciešamību, lai būtu ātrāki lēmumi un arī tāds varbūt konsekventāks Eiropas drošības ietvars. Es gribētu jautāt par tādu ļoti aktuālu tematu, ko varbūt izvirz Rietuma Eiropas politiskie partneri. Un tas ir par Eiropas līgumu grozīšanu vai modifikāciju, lai nebūtu vairs veto, lai nebūtu konsensa attiecībā uz ļoti sensitīvajiem jautājumiem Eiropas Savienības sarunās. Vai jums šķiet, ka tas varētu būt labs lēmums vai gluži pretēji? Vai te ir nopietnas bažas, tomēr domājot par to, ka populisti ka viņi varbūt var izmantot šo te apsvērumu, ka viņiem vairs nebūs veto tiesību un ka Eiropas Savienība pieņem lēmumus bez konsensa panākšanas pretēji viņu nacionālajām interesēm, populisti varētu to izmantot savās interesēs. Es ceru, ka mēs visi pierakstām šos jautājumus, un te mums ir vēl viens jautājums. Šorta Agvenērijo, Baltijas aizsardzības koledža, un mans jautājums saistās ar ievainojamībām, kas jau vairāk kārt tika šeit pieminētas. Un es domāju, ka kā tad mēs šeit esam nonākuši? Tāpēc, ka mēs esam devuši Krievijai piešķīroši iniciatīvu, radot konfliktus Eiropā, dodot tai iespēju manipulēt ar tā dēvēto pelēko zonām, sākot ar Piedņestru, arī citiem reģioniem. Un tad tas viss pārauga Krimas aneksijā un karā Ukrainā. Kur mēs esam tagad? Ir divas iespējas, vai nu Krievija uzvarēs, vai arī, bet ja viņus nesakaus Ukrainā, tad jebkurš cits scenārijs ir tāds, ka viņiem ļaus saglabāt šīs pelēkās zonas un atkal atgriezties ar šīm te iniciatīvām. Vai ir kaut kāda iespēja, ka Eiropas Savienība varētu iesaistīties šajos reālajos, strateģiski svarīgajos jautājumos un patiešām risināt šo pelēko zonu un konfliktu problēmas? Es gribētu arī piebilst vēl vienu jautājumu. Varbūt arī jums, Slavam, ir tas jautājums. Kā jaunā valdība Varšavā ietekmēs Eiropas Savienības spēju tikt galā šodien apspriestajiem izaicinājumiem? Mēs arī jau dzirdējām komentārus un jautājumus, varbūt piedāvāsim arī mūsu paneļa diskusijas dalībniekiem tagad atbildēt un komentēt, un tad arī mūsu laiks būs izsmelts. Varbūt, Slavam, sāksim ar jums, varbūt ir jums kaut kādi komentāri par uzdotiem jautājumiem. Diemžēl ir problēma ar skaņu.
BTC land cannot hear you, Rika. Diemžēl runātājs nav dzirdams. Actually agree. We have to bear in mind that Mums jāpaturprātā tas, ka, we have very short time to prepare ourselves. ka mums ir ļoti īsts laiks, lai sagatavotos koordinētai rīcībai, kas nāks no sagatavotos Krievijas un Ķīnas koordinētai rīcībai. Mums nav šeit Krievijā šādas te gaisa vai aviācijas tādām spējām. Ja mēs runājam par maigo varu, maigā vara neapturēs Krievijas tankus, dāmas un kungi. Mums ir nepieciešama tāda cietā vara. Krievijas Ukrainas karš, to mums arī iemāca. Ka masa vai svars arī ir no svara, ne tikai precīzijas ieroči. Tie mums nedos priekšrocību cīņā ar Krieviem. Krievija vienmēr ir paļāvusies uz lieliem skaitļiem. Tā ir tā tendence. Viņi vienmēr ir iebrukuši kaimiņu valstīs, izmantojot masu, un darīs to atkal. Un tāpēc, ko Eiropai vajadzētu darīt? Eiropai nevajadzētu runāt par nākotnes stratēģijām. Mums ir nepieciešamas tagadnes stratēģijas. Mums pirmkārt ir jārada šie spēki, un tad jākoncentrējas uz munīcijas ražošanu. Tā ir otra mācība no Ukrainas. Munīcijas uzkrājumiem ir nozīme kara laikā, un mums ir arī jāpastiprina mūsu militārā industrija, jo tas arī ir ļoti svarīgs aktīvs, ļoti svarīgs resurs, ja mēs gribam uzvarēt un ja mēs gribam saglabāt mieru Eiropā. Darba dalīšana starp Eiropu un Savienotajām valstīm arī nākotnē būs šāda. Mums, proti, Eiropiešiem jābūt atbildīgiem par tādu konvencionālo Krievijas atturēšanu. Mums jābūt spējīgiem atturēt Krieviju ar konvencionāliem paņēmieniem, un mums jābūt spējīgiem aizstāvēt sevi, aizsargāt sevi. Amerikāņi vienmēr būs šeit ar strateģisko nostāju un strateģisko atturēšanu, bet bez viņiem te uz vietas arī, protams, Eiropas mieru var apdraudēt. Paldies par šiem noslēguma vārdiem, Ian. Es piekrītu vairāk vai mazāk visam, ko Slavomir sacīja, gandrīz visiem viņa vārdiem. Manuprāt, viens no lielākajiem riskiem Eiropā ir tas, ka mēs iedodam pārāk lielu varu mūsu finanšu ministriem. Es jau esmu to pēdējo mēnešu laikā jau pāris reizes sacījis. Manuprāt, ka Eiropas finanšu ministri ir lielāks draudz mūsu spējai sevi aizsargāt pat nekā tie draudi, ko Krievi var radīt. Ar 2% nepietiek. Apvienotā karaliste tikko tērē 2% tagad, un tā trajektorija nemaz nav tādā pozitīvā virzienā. Latvijai sekmējas daudz labāk. Tomēr mums ļoti nopietni jāizturas pret šo jautājumu. Lūdzu, varbūt nepārprotiet manus komentārus, ko es iepriekš sacīju arī par paplašināšanas nepieciešamību un tam līdzīgi. Es domāju, tas viss, par ko mēs runājam, ir ārkārtīgi svarīgi. Vai vienalga, vai es domāju, ka tuvojas liels karš vai nē, tik un tā, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi, ka Eiropa varētu darīt vairāk savas aizstāvības labad. Jo man arī nedaudz uztrauc dažas attīstības tendences ASV iekšpolitikas kopainā. Un es nezinu, vai mēs varam tā pieņemt, ka uz mūžīgiem laikiem arī turpmākos 70 gadus ASV par mums iestāsies. Krievijas aizsardzības budžets nākamajam gadam ir IKP 6%.
Bet mēs ar Eiropā runājam, kā vidēji 1,5%. Krievi gatavojas karam pret mums, un mums nevajadzētu to ignorēt. Es varbūt gribētu arī pievērsties mūsu runātājiem tiešsaistē. Cerams, ka jūs sadzirdējāt mūsu dalībnieku jautājumus. Aleksandra, varbūt jūs vispirms. Liels paldies! Es dzirdēju jautājumus un arī atbildes, un varu piekrist tam, kas bija sacīts, bet vēl tas, par ko Slavomīrs sacīja vēl, un arī par tiem jautājumiem, es gandrīz piekrītu visam, ko viņš sacīja, izņemot to par darba dalīšanu. Jo no Francijas tā viedokļa skatoties, mēs arī tā domājam, ka arī apvienotā karaliste un Francija arī var piedāvāt šādu atturēšanas pasākumus. Un mūsu ieguldījums arī, mūsuprāt, ir ļoti būtisks Eiropas aizsardzībā. Un mēs domājam, ka šī atturēšana ir darbojusies. Tā kā mēs to redzam arī austrumu flangā. Otra lieta par paplašināšanu. Aizvien biežāk jūs dzirdēsiet gan Franciju, gan Makrona kungu sakot. Protams, ir šis te Zeitenwende laiku maiņa, kā mēs zinām, un mūsu kolēģi varbūt vēl detalizētāk par to runās, proti tā ir tātad uztvere vai priekšstats par to, ka šī ir strateģiska politika, nevis kad un vai, bet kādā veidā mēs to darām. Un mums jādomā gan par ietvaru, gan par kontekstu, arī par to, ko sacīja Rumānijas kolēģi. Un arī pozīcijas ceļš uz NATO arī nāk no šīs pašas strateģiskās analīzes. On which the EU has been doing a lot, NATO has been doing a lot, and there needs to be stronger NATO-EU cooperation. There's been impressive work on the ES side with the task forces. Ir jābūt visaptvarošākam darbam ar darba grupām, un tieši tāpēc, ka ar šiem hibrīdu uzbrukumiem tiek apieta pārastā standarta aizturēšana. Un Yes, absolutely. I do recall. Tā ir sadarbības forma, kas ir ļoti jāveicina. Un es atceros, ka tika teikts, ka viens no lielākajiem draudiem nacionālajai drošībai ir budžeta perspektīva. ASV gan tā vairāk nav problēma, bet mums uz šo jautājumu jāskatās ļoti nopietni. Un tāpēc ir pieņemta militārā programma, kas paredz iztērēt šim 413 miljārdus līdz 2030. gadam, pēc tam dubultot šos tēriņus. Protams, jautājums, kam šie tēriņi paredzēti, un tur atkal nāk projekti attiecīgi, lai un pat Francijai ar šiem lielajiem iespaidīgajiem cipariem būs izaicinājums noturēt šo spēju. Paldies par šīm noslēguma domām, piezīmēm. Džoneka, varbūt arī no jums vēl noslēdzošais komentārs. Es arī tikai gribu piebilst, ka es lielā mērā piekrītu visiem iepriekšējiem runātājiem. Aleksandra pieminēja hibrīdu daļu. Šeit mums tiešām ir jāraugās, ko mēs varam darīt kopā un darīt koordinētāk. Un mums ir jāraugās uz visām savām ievainojamībām, bet es gribu komentēt arī par tēriņiem aizsardzībai. Un tika minēta munīcijas ražošana, un šim jau ir izveidota programma un plāns gan saistībā ar Ukrainu, bet šis ir modelis, pie kura mums jāstrādā vairāk. Jo mēs visu laiku sakam, ka mums ir nepieciešama spēcīga Eiropas Savienības aizsardzība,
Bet ja visas atsevišķās dalībvalstis nesadarbojas šajā jomā, tad šī Eiropas Savienības aizsardzība vēl joprojām saglabāsies fragmentēta, sadrumstalotā. Tātad šeit ir jābūt kopīgajām izstrādēm, jāizmanto tie instrumenti, kas mums jau ir. Un tiešām jāizmanto šie te pastāvīgās sadarbības instrumenti, lai visas dalībvalstis strādātu kopā un sadarbotos. Es nelietoju vārdu savienojuma strateģiskā autonomija, bet mums ir jābūt vismaz vairāk strateģiski atbildīgiem kā Eiropas Savienībai. Work on ramping up our defense industry Un to noteikti ir nepieciešami darīt, ir jāstiprina mūsu aizsardzības industrija. Pavisam īsi par pāreju. Jā, mums ir jāturpina runāt, kā panākt, lai tas viss darbotos ātrāk. Šeit ir jābūt pakāpeniskai pieejai. Varbūt par noteiktiem jautājumiem varam pieņemt lēmumu vienbalsīgi, un tad dalību valstis var izvēlēties citus veidus, kas atbilst to vajadzībām. Tātad Thank you very much again. So, ir vairāk veidi, kā padarīt vienkāršāku šo lēmumu pieņemšanu. Diemžēl mums ir jānoslēdz sava paneļa diskusija. Paldies runātājiem, paldies auditorijai par idejām. Ko es paņemšu no šīs sarunas ir, ka Eiropai ir jāmainās, jāpielāgojas jaunajai pasaulei, un tas ir jādara vienoti. Paldies vēlreiz visiem diskusijas dalībniekiem, ka pievienojāties, un tiksimies jau nākamajā paneļa diskusijā.